Jā, Valdis gan teica, ka viņš brīnumiem netiks, taču tūdaļ mūsu studijā būs kāds cilvēks, kas, manuprāt, pārliecinās mūs visus, ka tādu brīnumi ir. Tādēļ es vēlos šeit studijā aicināt iluzionistu Robiju Trankali. Ok. Sveiks, Robij. Sveicināts. Sveiks tev redzēt. Mūsu studijā. Lūdzu, iejūties. Jā, nu es dzirdēju, ka jums te ir tā kā svētki, ja? Jā. Tas jau arī, protams, bez dāvanām nenāku, jā. Es labi audzināts, jāsaka, jā, re, kur neliela dāvaniņa, bet tas... ieskatīt? Nē, tas būs vēlāk. Zaķīts. Tas gan būtu labs triks, vai ne? Nē, Zaķīts, diemžēl, cepurītē iekakāja, un ar to mēs sadarbību tā kā pārstājām. Mēs vairāk kopā nestrādājam, ja? Bet tā nav vienīgā dāvana, tāpēc, ka mūsu te ir vairāk, tāpēc aizkulisēs sagatavoju arī vēl vienu nelielu dāvanu. Vai var pateikt, kas tas tāds ir? Rozīta balva. Tā būtu paliekoša roze. Buri mākslinieki kaut kā vienmēr neaizraujas ar to paliekošo lietu dāvināšanu. Šī varētu būt īpaša reize. Tas ir gabaliņš no virtuves dvieļa. Vai ne? Es to gribēju teikt. Valdis kā skeptiķis nekam netic vēl joprojām. Tad Evijai došu rekur šitāds te instruments ir redzēts, ja? Jā. Jā, tikai ļoti uzmanīgi. Tā ir salvetīta un ļoti uzmanīgi salvetītas tūmā ar viņu, bet tavs uzdevums ir aizšķilt viņu, ja? Un turi. Es parādīšu no sākuma ar lapiņu, cik tas ir bīstam, ja? Bet tu turi, jā, bet nebaidies, jā. Turi, nebaidies. Turēt, jau. Jā. Es paiešu bišķi malā pats. Rekur arī dāvana būs, jā? Paldies! Valdī, karsta! Vēl nē, ja? Uz nākamo raidījumu lūdzu iemācīt. Jā, Valdi, nu, ka... Es nezinu. Tā vienmēr ir citu vīriešu dēļ, kuri var, jācieš tiem, kuri nevar. Ok, tad mums ir vēl pāris tā kā brīnumi paredzēti, ja nu vēl kāds... Bet pārējie ticēja brīnumiem, ja? Valdis vienīgais bija tāds beigas skeptiskais, ja? Varbūt tās Varim dosim iespēju, ja viņš tic brīnumiem, tad varbūt tās viņam izdosies pārliecināt arī Valdi, kad tiem brīnumiem tomēr ir jātic, ja? Un uzreiz var redzēt, ka tu esi tāds tā kā kāršu spēlmans un esi kādreiz spēlējis šeit kārtas, ja? Tur zolīt, pokers un tam līdzīgi, ja? Zolīt tikai. Zolīt tikai. Tādu un reti ļoti, bet... Bet azartu spēles vispār, nu, tā kā patīk, ja? Tā kā izskatās. Tā kā nē, ja? Nu, vienkārši es šeit tad strādāju arī tajā tā kā Origo, tajā tunelī, ja? Man var satikt tik pa darba dienām tur, ja? Un tāpēc es atceros vienkārši tā vādas jaka vēl joprojām pie manis ir, var nākt vinēt viņu atpakaļ, ja? Tā kā viņi ir vēl drošībā, ja? Es domāju, kur ir palikusi. Vai ne? Jā, pareizi. Piemirsās pilnīgi. Labi, tad par tām azartspēlēm runājot, varbūt tās arī mēģināsim ar tevi izspēlēt vienu tādu kāršu triku, ja? Un tas būs tāds interesants triks. Mēs izmantosim parastas kārtis, bet, lai būtu bišķi neparastāk, mēs izvēlēsimies vienu kārti, kā jau kāršu trikos parasti ir. Jāizvēlās viena kārta, un tad mans uzdevums ir atrast šo kārti, ja? Bet, lai triks būtu bišķi savādāks, un lai es nevarētu nekādā veidā redzēt, kādu kārtu tu izvēlies, tad es darīšu šādi. Un tavs uzdevums ir teikt stop vienalga kurā brīdī. Kad tu jūti tādu staurenīšu svēdarā, tad saki stop, ja? Es redzu to kārtu, ko es izvēlējos, ja? Man vienkārši stop. Vienkārši stop, nesarežģīsim uzdevumu. Stop! Tieši šajā vietā tu vēlies, ja varam vēl bišķi paturpināt. Paturpinām. Paturpinām, ja? Bet daudz nē. Stop šajā vietā, ja? Tātad es gribu, lai tu redzi, ka, ja tu ietu tālāk, tu izvēlētos šo kārti. Jā. Šī būs tavējā kārtas, to tu parādi visiem pārējiem, un ja tu būtu bišķi ātrāk teicis stop, tev būtu atkal cita kārts, ja? Tādēļ... Es gribēju bildīt, Bet jūs neredzat to kārtu. Vai ne, diemžēl, neko darīt. Nerād viņam. Ir bildīt, jā. Nē, sorry, jā. Bet tu man nekādā gadījumā nesaki, kas tā pa kārta ir, ja? Savādāk mums tā muļķīgi sanāks, liec atpakaļ viņu iekšā, viņi paliks apmēram tur. Pats arī iegaumē no abām pusēm vēlams, ja? Tātad tava kārtas paliek apmēram vidū, un lai viņi dabūtu atpakaļ, man ir interesants veids, kā es to varu izdarīt, ja? Tātad tāda kakla rota, kas man vienmēr ir līdz, un kas man palīdz atrast kārtas, tad, kad viņas ir pazudušas, ja? Mēģināsim to izdarīt. Uzmanīgi skatieties uz rokām. Tur ir tas triks. Es pat skaitīšu līdzi, lai jūs zinat, kurā brīdī tas notiks. 1, 2, 3. Apmēram šādā veidā. Tas nav nekāds triks, tas ir viss pa īstam. Tu vari atstāt to sev kā suvenīru. Vārī! Tev ir kārava kalps. Jā. Tu redzēji? Tas pa meiteni. Bet tajā kārtī nav magnēts iebūvēts.
kāds. Redz, kurš no mums tad ir tas, kurš apšauba brīnums Grēta? Nē, nu man vienkārši vajag pierādīt. Labi, bet mums ir atlikusi vēl viena dāvaniņa, un varbūt tās Valdis beidzot ir sācis ticēt brīnumiem, ne? Ir kaut kā? Nu, ļaujies, Valdu zināt. Jā. Tā kā, nu, nedaudz jau labāk ir, ja, bet tātad dāvaniņa, lai pagaidām atrodās turpatās. Un tavs uzdevums būs pavisam vienkārši, tātad mums tiešām pavisam parasts kārtas, un tavs uzdevums ir izvēlēties vienu kārti. Vispār brīva izvēle, ja? Brīva izvēle. Jā, neļauj man savu izvēli iespaidot, ja? Brīva izvēle, Jā, tiešām. labi, lai notiek pavisam. To nevar ņemt, to ne. Nē. Tad es šo ņemu. Nē, man tiešām brīva izvēle šoreiz. Šo? Jā, šo var arī ņemt. Jā. Ļoti labi iegaumē pats parāda viņu visiem pārējiem, un šoreiz, lai būtu arī kamerai obligāti parādi, ja, savādāk. Skatītāji, lai arī var izsakot līdzi. Un šoreiz mēs dosim arī tev tādu burvi flomasteru, ar to tu rakstīs virsū savu bankas kartes PIN kodu, ja, uz kāds priekšējās pusītes. Tas priekšējās šīs daļas, ja? Jā. Kas man jāraksta ir? Savu autogrāfu atstāju man vienkārši. Jā, ok. Jā. Okay. Es paņemšu atpakaļ Pārbaud, vai flomasteru. tajā flomītī nav kaut kāds iestrādāt. Nē, to gan nedrīkst pārbaudīt, savādāk tas viss sačakarēs. Nekas pagaidām nerādās. Nerādās nekas cauri? Cauri nespīd? Nē, nespīd. Labi, tad cits triks. Jā, Šitas neizdosies. Tātad visi iegaumēja Jā. kārti, visi redzēja kārti, ja? Jā. Okay. Valdi, cik tu esi mīļš? Reizē. Liekam tev kārti atpakaļ vidū, viņi paliek apmēram vidū, tiešām paliek vidū, neturam nekādas šķirbiņas, nekādas atstarpītas. Un es jums izskaidrošu, kā darbojās visi burvju triki. Ja? Tātad trikiem ir tāda interesanta lieta, ka kārtīs ir iestrādāts tāds tā kā maģiskais liftiņš. Vai jūs esat dzirdējuši kaut ko par maģisko liftiņu? Nē, esat dzirdējuši neko. Tagad būs salūts? Kārša salūts? Nē, salūts nebūs. Kārts pacelsies pati no sevis. Īstā un vienīgā, ja? Nu, tas izskatās apmēram šādi. Uztaisam liftiņam, piespiežam Viņa leģitē. un tieši tajā brīdī kārts uznāk atpakaļ augšā, cik mīļi Valdi. Un uz viņas ir virsū tavs paraksts, lai tu zini, ka tā ir tava kārta. Tas ir iespējams. Tu šādi arī bankā paraksties. Tas varētu būt skaisti. Ļoti sirsnīgs cilvēks. Jā. Bet vēl nevajag, mēģināsim vēl sarežģītāk. Ja? Tā tad paņems, es nezinu, tā sirsniņas pieļauju, ja? No manas puses izskatās, bet jā. Tā jau radās. Mēģināsim vēlreiz pamēģināt, ieliksim viņu apmēram vidū. Jā. Viņi paliek apmēram vidū, nepaliek tieši vidū, bet apmēram vidū. Jāuztais burvju kustība, izskatās šādi. Tikai tajā brīdī viņi uznāk atpakaļ augšā. Es padodos. Labi, mēģināsim, lai jums būtu interesantāk. Iztaisīsim tā, ka mums bija arī viena dāvaniņa paredzēta, ja? Un dāvaniņa ir tiešām uz galda. Tad mums būs vajadzīgs arī, lai varbūt tās tu attaisi vaļā to maisiņu un apsties, kas tur ir iekšā, ja? Kastīti vai kastīti arī drīkst attaisīt? Kastīti nedrīkst taisīt vaļā. Kastītes tev iedošu, lai tu vari paklausīties, ka tur ir kaut kas iekšā. Ir kaut kas tāds? Nu, kaut kas tāds mīgs bucinās tur tā. Kaut ko tā kā dzird, ja? Bumbiņa. Galvenais, ka tas nav balodas. Valodas tas nav, Valdim arī jāpaklausās. Jā, ir. Jā. Valdis arī dzird, ka tur ir kaut kas iekšā, ja? Tad, Valdi, tavs uzdevums būs arī bišķiņ man palīdzēt, ja? Jā. Tavs uzdevums ir nocelt nost vāciņu. Nocelt nost vāciņu. Nocelt nost vāciņu. Skaties iekšā, tu redzi kaut ko? Kas tur ir iekšā? Iekšā bija sagatavota vienīga kārts, kas izskatījās apmēram šādi. Nu, nē! Un tas paliks Nu, tev kā šādi. Valdi, tas ir tavs uzrakstīts, ja? Nu, ja? Nu, piedod, nu kā? Es šitādas nesagatavoju parasti, ja, tā kā... Varbūt Valds bija tev domāju, līdz ka- mašīnā. Bet mēs pat nedzirdējām skaņu, kā tiek salocīta kārts. Mēs ar Valdi bieži vien tiekamies pasākumos un iespējams Valdi, bet tu nestāsti viņiem. Un šī ir pirmā reize vispār, kurā es varu piedalīties tavas meistarības Redz, pārbaudē. Asist. Vispār Robijs Trankals. Paldies tev! Paldies! Cepuri nos. Paldies un priecīgus svētkus tad jau jums. Paldies, ja? mēs tagad vēl jau jaudīgāk. Paldies, Paldies, Lats. Jā. Tas bija iespējīgi. Valdis, kā ir? Tu tici brīnumiem? Tagad. Jā, es apsēdīšos. Es joprojām ticu īstenībā meistarībai. Es Ņemot joprojām vērā, ka tu ticu esi uzzīmējis neticami sirsniņu, kaut brīnišķīgai kam jau tu meistarībai. tici. Jā.